Labrīt! Šodien ir 27. oktobris, un es paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība, dalīšanās pieredzē visā pasaulē. Kā es šodien jūtos? Es jau te kaut ko skaidroju. Lūk, ko nozīmē emocijas un jūtas. Jūtos es pateicība, mīlestība. Sāku filmēt raidījumu, mierīgs esmu. Tā domā, lapiņu kabatā aizmirsu. Dalīšanās pieredzē visā pasaulē. Kā jau es teicu, sadraudzību jau es pazīstu 11 gadus. Es gribēju vienreiz aizbraukt uz to Ameriku. Bet, kaut kā mums sāku dzert atkal. Lai palapotos kādam gribēju aizbraukt. Tā man tur nekāda interese nav. Bet sadraudzība ir laba. Varbūt vēl aizbraukšu. Bet tā kā man vairs nepatīk lidot, nepatīk nīkt tajās lidmašīnās, es nezinu, citiem patīk, lai viņiem patīk. Man ir mērķi. Gribu pa Latviju pabraukāt, mašīnu sataisīšu, vai savu sataisīšu, pabraukāšu pa Latviju. Tāda. Un man pagru dalīties. Es jau vienreiz tiku līdz Finanšu komitejas vadītājiem konferencē. Tagad tur pieņēma jaunu likumu, ka 3 gadi jābūt skaidrā, tad varbūt tikt uz to konferenci. Iesācēji nē, jo uzzināja, ka es 7 dienas neesmu dzēris, pieņēma lēmumus. Man ar labāk. Brīvs esmu no kalpošanas 3 gadi. Es tā esmu izlēmis, pagaidām vienkārši apmeklēšu sadraudzību, būšu viņas dalībnieks un klausīšos, ko citi vēstneši nes tur pasaulē, ko viņi nes, bet ir ļoti svarīgi, manā gadījumā, citiem varbūt tā nav, man ir svarīgi apmeklēt vairākas grupas, salīdzināt grupas, un jo es vairāk dzirdu dažādāku cilvēku viedokļus, jo tas ir man labāk un veselīgāk. Man nav tāds pienākums klausīties visu laiku vienu un to pašu. Es esmu paralēlā sadraudzībā dzirdējis, ka viņi nākuši tur 4. visu gadu, un viņi jau tad visu jau zinu, viens un tas pats viss. Es to esmu vairākas reizes dzirdējis, ka tā ir, ka jau apnicis visu laiku viens un tas pats, jo man vēl nav apnicis tā vispār, tā kā likās jau, ka visu esmu dzirdējis, bet pateicoties Dievam, tomēr katram jau cilvēkam nedrīkst lepot. Ir jau tā dzīve pagājusi, un varbūt tā liekas, ka sākumā viss ir dzirdēts, bet visādi notikumi citādāk ir bijuši, un kādreiz kāda cita tēma, un cits notikums atkal ir. Tāpēc jau ir tās ikdienas pārdomas, un katrā jau vietā ir dažādākas tie noteikumi, dažādāki dibinātāji ir, un dažādāki uzskati ir. Tas man arī ļoti patīk, ka varbūt ir jāiet tur kaut kas tur, es dzirdējis, kaut kas ir mājas, grupas un viss kaut kas, bet man pagaidām neviens neko neizrāda. Un kā tik vēlēšanās iet,
Nu, mana dalīšanās pieredzē visā pasaulē ir tāda, ka es jau teicu, es lūdzu, augstākais galaktiskais spēks iedod man mazliet disciplīnu. Un viņš man pateica, filmē no rīta raidījumu, raksta inventarizāciju un apmeklē rīta grupas sapulci. Es tā arī daru, un viss tikai plaukst man tā. Un man tā tēma labāk patīk, tā smadzeņu tēma. Smadzenēs iekšā ir mans augstākais spēks, ko es izvēlos saukt par Dievu. Viņš ir manās smadzenēs. Citam cilvēkam viņš ir citādāks, tāpēc, ka viņam ir citādāks smadzenes, un tas man ļoti patīk. Vakar kaut kā nepaklausījos savus raidījumus tur pa smadzenēm. Tagad es skatīšos raidījumus, aizmirsu vakaru. Nu, labi notikumi vakar bija labi. Es ieliku pēdējo dēlīti Benila Grīdai. Nu, protams, kad bija jāpafilmē man viņš, jo es jau savādāk nezāģētu dēlīti, es nevarētu pafilmēt. Un esmu apmierināts, kā augstākais spēks manim rotaļājās. Es taisīšu zobus, lai varētu pafilmēt. Tas interesanti tā sanāk. Jo skops es esmu ļoti, ar naudu es dalīties netaisos. Nu, tādi labi notikumi. Varbūt krāšu elektrisko velosipēdu. Man ir ļoti svarīgi izvēlēties kādu. Sākumā paīrēšu varbūt, kā indieši braukā. Ja indieši braukās, nešķis labi ir. Viņi ziemu vasaru brauc. Es zinu, kur viņus var izīrēt to firmu. Nu, jāpamēģina. Nu, kāpēc viņiem ar tādiem maziem ritentiņiem ir? Tāda man ir dalīšanās pieredze visā pasaulē. Lai tur dalās cilvēki, ar ko dalās, man velosipēds svarīgāks un man sava ielas puse jāslauka ir. Kam ir jādalās jau, tam jādalās tur ir. Es vispār nevaru padalīties, jo latviešiem krievi nepatīk. Un citu valodu es nezinu. Apklusa man radio. Tāpēc, ka latviešiem krievi nepatīk. Tāpēc apklusa. Nu, man kā īstam latvietim ar īstu latviešu uzvārdu Nikolājevs krievi patīk. Kaimiņi man arī patīk. Pat nepatīk, ka mūzika apstājās nepatīk. Kurmis noteikti atnāca klausīties te. Es sapratu, dalīšanās pieredze visā pasaulē. Un jau klausās, klausās, lai klausās. Sakritība. Man jau arī tas patīk, ka dalīšanās pieredzē visā pasaulē es kā kaut ko pa Dievu vai ko viņš tik klung noklinkšķi. Man tā bija, man tur tādā veidā bija, tur grūti jau visu atcerēties, kā tur man bija, bet kaut kā tā bija. Nu, visa pasaule man ir blakus, tā mūsu kaimiņu valsts, tā ir mana pasaule. Tur es arī gribētu aizbraukt, tur es gan gribētu aizbraukt, es jau tur gribētu pasūtīt medaļu, 24 stundu medaļu. Es esmu redzējis krievu valodā, jo man nedara amerikāņu valoda, es viņu nepazīstu, nezinu. Mani skolā, kad lika izvēlēties 4. klasē valodas, visi gribēja angļu valodu, mani nepaņēma. Tāpēc, ka es biju viens no sliktākajiem, labākos paņēma. Dziedāt man arī neļāva, un zīmēt es arī slikti ķipa zīmēju. Vēl aizvainojums par to rakstīšu, zinu, starp skolotājiem. Man jau liekas, ka es dziedātājs labs un zīmētājs vēl labāks esmu. Bet tā tur bija. Nu, tā labā skola bija toreiz. Pateicība, mīlestība, sveiciens visiem man no pirmā apļa, uz slēptā reklāma DVD ar Laurencio. Mūzika apklusa.